uz lauku. Vēl nedēļu atpakaļ uz lauka bija sniegs. Visu brīdi pirms sākās siltais periods mēs te noņēmām sniega kārtu, paskatījāmies, cik daudz ir sniegs bija sasniedzis. Un principā uz ziemas beigām te bija uz lauka no 30 līdz 40 centimetriem sniegs. Arī paskatījāmies, cik daudz ir sasalusi augsne. Tad šajā lauka platībā bija augsne sasalusi no 25 līdz 26 centimetriem. Mērījumus mēs veicām 20. februārī. Šobrīd ir pagājušas 3 nedēļas un nedēļa kā nokusis sniegs. Un es ieliekot lāpstu, īpaši pretestību nejūtu. Tāds augsts vēl liekas, kad vēl slieciņa sastingusi. Bet, slapši ir. Mēs tāpatās pamērīsim arī augsnes temperatūru, jo, lai zinātu, kurā brīdī braukt kaisīt pirmo slāpekli, mums tomēr ir jāzina arī augsnes temperatūra, un tai jābūt 10 cm dziļumā, vismaz 5 grādiem. Tad notiekās arī visi mikrobioloģiskie procesi un liederīgi tiek izmantots mūsu iedotais papildu mēslojums. Šī daļa ir 12 cm gara, man ir apmēram jāieliek 10 cm garumā dziļumā iekšā. Tā aptuveni un gaidām. Dienas vidū 13. martā augsnes temperatūra 10 cm dziļumā mums ir 1,3 grādi. Zem lapām temperatūra ir vēl zemāka nekā atklātā laukā. Ziemas rapsis ļoti labi bija noaudzis no rudens puses, bija sasniedz gan 7-8 lapu stadiju un labi noregulējies. Varbūt, kad gribējās ātrāk, lai iestājās augstais periods, lai ir tāds mierīgi un rāmi visi aiziet gulēt. Bet laika apstākļi kādi bija, tādi bija, un mēs redzam, ka mums te diezgan liela bijusi stirnu populācijas mielošanās, un lielās lapas mums ir praktiski gandrīz noēstas. Sniegs, var redzēt, ir bijis nokarpīts, dažiem augiem ir nedaudz, mēs te paskatīsimies, kur apgraustas gan lapas, gan arī mēģināts ir apēst arī konusu, bet izskatās šajā brīdī, ka konus ir diezgan veselīgs un te varētu kaut kas nākt arī ārā no sāniem un centrālā daļa praktiski nemaz nav traucēta, traumēta. Šeit ir vesels, mēs redzam, kāds izskatās vesels un tā kā tam ir jauda lielāka būs pavasarī. Un te viens eksemplārs ir, kur tiešām pilnībā bija sniegs nokasīts un var redzēt, ka nograuzts gan rīz līdz pašai apakšai. Te var būt dažas lapas, kas ir bijis ar zemēm, tās nav garšojušas, bet konus, te mēs redzam, ir palicis dzīvs un sānu pumpuri arī nav bojāti un te ir ražas potenciāls vēl saglabāts. Paskatījāmies, kā izskatās ziemas kvieši pēc zīmošanas. Lielākā daļa ir ļoti labi pārzīmojusi. Varbūt kādai no šķirnēm ir vairāk bojātas lapas vai kādi apstākļi bijuši, kad arī augs ir palicis brūnāks. Un tad ir jālūkojās, kā turpmāk attīstīsies laika apstākļi, kā šie augi augs. Kā nekā kompetenču centra vadmotīvs ir visu nosaka laiks.